Godējumie klausītāji, pulkstens rāda 18:30 minūtes. Latvijas radio studijā Kārlis Streips ar raidījumu aktuālais temats. Šodien preses konferencē tika paziņots, ka pakāpeniski Latvijā tiek dibināta jau atkal jauna partija. Šī partija sauksies Skaistā nākotne, kas ir ļoti emocionāls nosaukums. Mans viesis šovakar ir viens no partijas dibināšanas iniciatoriem, šovmenis, tā teikt, Viesturs Dūle. Labvakar. Paldies. Varam pateikt, ka bijušais šovmenis? Bijušais šovmenis. Paldies tev liels, jā. Un es vēl klausītājiem pateikšu, ka es Viesturu esmu pazinis jau 20 gadus, kopš NTV5 laikiem, kad viņš vēl bija Viesturs Ermansons, un līdz ar to mēs esam diezgan automātiski uz to. Tevi pieņēma darbā Latvijas radio, jo tev ir izcila atmiņa? Es abrīnoju tiešām tādu atminēšanu, šis tādu uzvārdu. Jā. Kurā brīdī tu pārtāpi no Ermansona uz Dūli? Es pārtāpu kaut kādā pusgadā, laikam. Es neatceros, laikam, tur bija tāds koncepts, ka es gribēju pāriet mātes uzvārdā, jo māte bija diezgan daudz bija darījusi, lai es taptu par normālu cilvēku. Un tā. Tā tas notiek. Un ko teica tēvs? Tēvam ir tā, kā lai to pasaka, tēvam brīvais lidojums. Tēvs bija devies savās dzīves gaitās un tā. Skaidrs. Nu, lūk, kas ir iecerēts ar šo partiju Skaistā nākotne? Kā lai to pasaka, kad es skaidroju kaut kādu savu izglītības programmu, ko mēs taisām, man vajag 4 stundas, lai izstāstītu. Un, lai par partiju kaut ko izstāstītu, tas laikam varētu būt līdzīgi. Skaidrs, ka sanāk trivializēt. Galvenie elementi. Okay. Labi. Mūsuprāt, valsts ir diezgan lielā apātijā, tas nav nekas jauns. Kā mēs redzam, teiksim, ja mēs paskatāmies uz bezcerībā vai depresijā esošu cilvēku, tad tam cilvēkam ir pazīmes apātija, beziniciatīva, nevēlēšanās neko darīt un tā tālāk un tā projām. Man liekas, ka ir tā, ka ir ļoti bēdīgi. Dēļ tā mēs sākam domāt, vai mēs kaut ko varam darīt, vai varbūt arī mums nevajag neko darīt. Un mūsu sajūta ir šajā teicienā par to, ka sliktas lietas notiek nevis tāpēc, ka kāds kaut ko slikti dara, bet tie, kas varētu kaut ko izmainīt uz labo pusi, viņi vienkārši stāv malā un gaida, ka kaut kas tomēr notiks pats no sevis. Un mums liekas, ka Latvijas politikā varētu pamanīties tāda tendence, ka varētu iesaistīties arī jaunieši, varētu iesaistīties tie apmēram 400,000 cilvēku, kuri lielā mērā netic šim attīstības tempam vai šim politiskajam diskursam, gudri sakot, vai šī politiskajai kultūrai, kas ir valstī. Un ka viņi varētu tā kā pacelt to savu dinamiskāko, radikālāko, varbūt es pat teiktu nedaudz modernāko balsi, jo viņi tomēr ir bišķiņ cita sabiedrība. Tā ir interneta sabiedrība, tā ir atvērtāka sabiedrība un ienest kaut kādas jaunas vēsmas Latvijas sabiedrībā. Mēs šobrīd esam 0 punktā, kur mēs paziņojam par to, ka mēs to darīsim. Un mums ir apmēram tādi 3 galvenie uzdevumi, ko mēs gribam izdarīt. Mēs gribam darīt šo procesu caur tādu kā vērtību sistēmu, kas ir intelektuālais altruisms. Tā ir vēlēšanās kalpot valstī. Ja es esmu nodarbojies kaut kādu savu garīgo izpēti vai garīgo attīstību, tās ir bijušas kaut kādas fragmenti no dainām vai no budismu vai no jogas vai vēl kaut kādām citām praksēm vai arī kristietības. Man liekas, ka kaut kādai garīgai vērtībai vai dimensijai jābūt politikā. Loģiski ir arī intelektuāli cilvēki, kuri nemeklē arī kaut kādas garīgās vērtības, bet viņiem ir izpratne par ekosistēmu. Par tādu skaidrību par to, ka vienā savienotajā traukā tu nevar liet medu, otrā darbu, un tas tā kā viens otru neietekmēs. Respektīvi, mums ir tā vērtības sistēma, intelektuālais altruisms. Otra lieta ir pamodināt cilvēkus no šīs apātijas. Man liekas, ka taisnīguma un godīguma sajūta ir praktiski visiem. Un tas, ka šobrīd joprojām par ekspertiem uzstājās cilvēki, kuri ir tik daudz visādas brīnumus šajā valstī nodarījuši, man liekas, ka vēl vairāk un vairāk, kā lai te pasaka, tiem cilvēkiem mazina to cerību, ka kaut kas varētu mainīties. Un trešā lieta, ar ko mēs konkrēti gribam sākt, mēs gribam sākt ar to, ka ir ļoti daudz piemēru par to, ka korupcija ir nabadzība, korupcija ir vienlīdzības zīme ar sociālo nevienlīdzību. Un es zinu, ka ļoti daudz partijas ar to ir nākuši ārā, bet man liekas, tā problēma ir tāda, ka kaut kādā veidā tā sistēma viņas ir apēdusi. Un mēs esam diezgan daudz domājuši, vai ir veidi, kā varētu to apiet. Man liekas, mums ir plāns, mums tiešām ir plāns, kādā veidā to varētu izdarīt, ar uzdevumu iesaistīt visu Latvijas sabiedrību. Mēs esam iznākuši diezgan tādu šokējošu, ar diezgan radikālu piedāvājumu. No juristi saka, ka tur ir diezgan būtiski, bet jāmaina likumdošana dažādas normas, lai to realizētu. Mums liekas, ka jā, jo jautājums ir retorisks. Kaut viens iemesls, kāds varētu būt, lai tā vietā, lai mēs nepalielinātu algas vai akceptētu nabadzību, kāpēc mēs radikāli nesāktu darboties pie tā, lai izskaustu korupciju? Nu jā. No kurienes šis skaitlis 400,000? 18 līdz 40 gadu cilvēku grupā mēs apmēram šādu skaitli arī iegūstam.
viņš ir bišķiņ lielāks. Bet šajā grupā ir tie, kas atbalsta visu Latvijai vai kaut ko radikālāku. Tajā grupā ir cilvēki, kas pulcējas pie uzvaras pieminekļa 9. maijā un tā tālāk. Kas viņiem visiem ir kopējis, izņemot to, ka viņi ir šajā vecuma grupā? Man liekas, ka kopējs viņiem ir tas, ka viņi principā nav uz vēlēšanu tendēti, uz vēlēšanām ejošie līdz šim. Viņiem varētu būt kopīgs tas, ka viņi ir open-minded. Skaidrs, ka šobrīd es runāju par tendenci, kas ir un kas varētu būt. Mēs runājam par auditoriju, kuru mēs ceram atvērt. Ņemot vērā, ka man ir kaut kāda 20 gadu mēdīju pieredze, es saprotu apmēram, kā notiek runāšana ar auditorijām un kādām auditorijām, tad es ceru, ka man blakus vēl ir diezgan daudz reklāmas speciālistu, kas ar mēdījiem ir strādājuši, ka mēs varēsim šos cilvēkus uzrunāt. Tieši šos, kas ir bijuši pasīvi līdz šim attiecībā pret politiku. Jā. Bet ļoti liela daļa no tiem 400,000 pat labam dzīvo Īrijā, Lielbritānijā, Zviedrijā, Vācijā. Kolosāli. Šai esošajai politiskajai kārtībai es viņu vietā ļoti, ļoti gribētu aizliegt, lai nav e-vēlēšanas. Jo e-vēlēšanas vienkārši to visu ratificētu, ka cilvēks varētu balsot no vienalga kuras pasaules vietas. Jā, tā tas ir. Bet tik tālu jau valsts vēl nav tikusi. Pat e-paraksts klibo. Man ir aizdoms, ka kaut kāds pusgads normāli, restīvi, tas, ko es zinu no vīriem, kas ar to nodarbojās, pusgads, un tas varētu būt mierīgi ieviešams. Tas ir izdarāms. Jautājums, vai šobrīd tie, kas ir pie politikas, vai viņi gribēs to akceptēt? Jā. Ja šobrīd viņi ir orientējušies, laikam, bišķiņas cita auditorija. Tu pats esi balsojis vēlēšanās? Es esmu balsojis, jā. Es vienmēr esmu balsojis. Es varbūt varētu būt no tiem latviešiem, kas nekaunās un sacīt, par ko es esmu balsojis. Es esmu balsojis par, man liekas, ka es sāku balsot ar, kas bija Jaunais laiks, tad bija Vienotība un tad bija Reformpartija. Reformpartijā man laikam bija visgrūtāk, es principā nobalsoju par Ķīli, zinot, ko viņš dara, kāds viņa redzējums par izglītību, ka viņš ir tāds sirds cilvēks un ka viņš tiešām grib kaut ko radikāli izmainīt. Tāda man balsojuma secība. Ja mēs skatāmies partiju vēsturi, kuras ir dibinājuši tādā vai citā nozīmē atraktīvi vai interesanti cilvēki, man nāk prātā Štokenbergs ar sabiedrību citai politikai, Māris Gulbis ar savu laikam jauno partiju, laikam tā saucās. Neviena no tām nekad nekur nav tikusi. Kas šoreiz būs citādi? Ja tu zinātu, kā es strādāju, tad ļoti daudz mani kolēģi tev pateiks, ka es mēdzu būt ļoti neatraktīvs. Es mēdzu būt diezgan stingrs, mēdzu būt diezgan ciets kaut kādās situācijās, kur principā kaut kas ir jādara. Es varu iekāpt aktieru lomā, kā es esmu darījis televīzijā. Es varu iekāpt šaumiņu lomā, kā es arī vietām esmu darījis. Bet tā ir tāda funkcija, ko es vienkārši esmu varējis izpildīt. Es principā esmu, man liekas, ka tīri labs menedžers, vai sauksim to par producēšanu. Mans uzdevums ir vienmēr vākt kopā jaudīgs, spēcīgs cilvēks, man tas vienmēr ir paticis. Tādiem uzskatāmiem, piemēram, labi, kur ir tas ir tā radošā sfēra, bet bija Mēmais šovs, kurš bija uzņēmums 40 darbiniekiem. Es biju direktors, un vēlāk es aizgāju no tā direktora amata projām, tāpēc, ka es pārsteidzos tiešām uz radošiem projektiem. Un, ja mēs apstāmies, kādas personības bija tajā brīdī, Vaibs Ipnieks, Valteris Krauze, Aldis Kalniņš, Dagmāra Reganta un tā tālāk un tā joprojām, tas viss ir darbs ar ļoti spēcīgiem, interesantiem cilvēkiem. Un arī ar visiem direktoriem, ar visādiem menedžeriem, kas ir apakšā zem tā, viss, kas stāvēs kadra. Tas viss ir milzīgs darbs ar personībām. Un tā ir tā lieta, ko es principā esmu gadus pēdējos 15 nodarbojies. Jā, bet vienalga, kas būs cits ar šādu partiju salīdzinot ar, jo to pašu varēja teikt Gulbis. Viņam bija ļoti liela menedžmenta pieredze, to pašu varēja teikt Štokenbergs, viņam bija liela menedžmenta pieredze. Nu tad, kā lai to pasaka, šitas ir īpatnēji, man liekas, ka praktiski katrs jautājums par politiku sanāk, viņš aiziet uz tādu solījumu, ar ko mēs būsim labāki. Tas tā kā tavs bērns iet uz skolu un tu bērnam prasītu, klausies, cik tu dabūsi man fizikā? 8. Kāpēc tu liekas, ka šodien tu dabūsi 8? Restīvi viņš ies un mēģinās izdarīt visu, ko viņš var izdarīt. Varbūt ir arguments, ka tādā racionālā plāksnē sakot, ka mums ir tā mēdīja pieredze. Un man liekas, ka mēs mākam runāt ar auditorijām. Un šī gadījumā mēs runāsim ar jauniešu auditoriju. Un, man liekas, ka tā labā ziņa, ka mums nevajag, un es arī laikam politikā nemācētu iet, ja man vajadzētu liekuļot. Es nemāku liekuļot, es nemāku latviski sakot bleķot. Restīvi, ja es runāju ar open-minded, un es saku kādas lietas, kas man liekas ir principiāls. Atgādināsim klausītājiem, ko nozīmē open-minded. Cilvēks, kurš ir atvērts uz pārmaiņām, kurš seko tam, kas līdz pasaulē notiek, un viņam tradīcijas ir maināma lieta, ja viņas ir kaut kādā veidā apdraud šī brīža personas attīstību. Mm-hmm. Jaunieši, it īpaši jaunākā gala jaunieši, mēdz būt visnotaļ izklaidīgi un neinteresēti politikā. Tiešām ir ticība, ka viņus var kaut kā sasniegt. Es esmu 2 gadus ar izglītību darījies, un es esmu redzējis dažādus jauniešus. Un, kā lai to pasaka,
ir tie jaunieši, kas visā pasaulē cieši no šīs globālās izglītības problēmas šobrīd, ka viņi ir visā pasaulē globāli problēma, ir dzīvē neatbilstoši. Ir atsevišķas, protams, skolas, kurās ir izcili direktori vai izcili skolotāji, kas to bišķiņ tā kā kompensē, bet man liekas, ka jauniešos var atvērt to potenciālu, ko varbūt vietām vai tā skola ir aizvērusi, vai arī viņiem var atvērt to sajūtu, ka kaut kas ir izdarāms un kaut kas ir maināms. Restīvi, man liekas, ka nav tik traki ar jauniešiem. Man liekas, ka tur viss ir kārtībā, viņiem acis spīd un deg. Man liekas, ka viņiem ir tāda bišķiņ šizofrēniska vide. Viena ir tāda Latvijas publiskā telpa un viena tāda interneta telpa. Interneta telpa ir ārkārtīgi dinamiska, ārkārtīgi atvērta, un tā publiskā telpa mums ir tāda, kāda viņi ir, ar saviem māņiem, ar saviem diezgan viltotajiem uzstādījumiem, kur mēs esam, kāda mēs esam. Kustībai savu mājaslapu jau ir? Jā, skaista nākotne.lv. Uztaisījām pa 4 latiem. Pa 4 latiem? Jā. Mums kaut kas bija ierakstījis Twitterī par to, ka, ak, Dievs, kas tā pa kustību pa 4 latiem uztais mājaslapu. Jā, mēs esam tādi, mēs negribam tērēt naudas kaut kādām milzīgām, ārkārtīgi šikām lapām, galvenais ir ideja. Jā, paskatīsimies. Paskaties. Īsti izskatās. Skaista nākotne.lv. Serveris to nevar atrast. Ok, sākās. Skaista nākotne.lv. Jā, un tagad? Jā, producents saka, ka viņš to ir atradis. Es nezinu, kas ir šo datoru. Kārlim kaut ko tas internetu kursos vajag paiet? Es atvainojos. Es daudz. Jā. Nē, Firefox viņi vienkārši nevar. Lai tā būtu. Viena lieta, kas ir pilnīgi neierasta par šo pasākumu, ir, ka nemēdz cilvēki, kas ziņo par partiju dibināšanu teikt, bet es pats negribu būt kandidāts, kā to teica Gustavo, un es nevaru sevi saredzēt kā deputāts, kā teici tu pats. Jā. Man liekas, te būs ārkārtīgi daudz lietas, kas vienkārši varbūt citi no sliedas ārā tos cilvēkus, kas vērtē politiku, skatās uz politiku. Man liekas, ir lietas jādara savādāk. Un, piemēram, mēs gribam ieviest to kultūru, ka mēs varam pateikt, ka mēs nezinām. Mēs zinām kaut kādas savas puses, stiprās puses, ka mēs tiešām varam sarganizēt cilvēkus, un es zinu tiešām daudz ekspertus, kas ir gatavi nākt palīgā, un mēs jau sākam šobrīd kaut kādas lietas strādāt pie kaut kādām lietām, pie programmatiskām lietām. Mēs sakam, ka mēs nezinām paši lietas. Un ja mēs sakam, ka mēs negribam iespējams būt deputāti, es to pa sevi saku, kā apzinoties savus plusus un mīnusus, kāda ir manos dotumos, ko es daru. Un man liekas, ka tas ir tikai vienīgi godīgi. Es negribu teikt tagad, es būšu deputāts un pēc tam 2 mēnešus pirms vēlēšanām izdomāt kaut kādu iegānstu, kāpēc es tomēr nebūšu. Kā man es no politehnoloģijas tā normāli arī dara. Te uzstājas, ka tu būsi ministra prezidenta kandidāts vai vēl kaut kas, un tad pēc tam skaidri zinot, ka tu noņemsi sev nost un tā tālāk. Mēs negribam tādā veidā mānīties. Es māku organizēt cilvēkus, man patīk organizēt cilvēkus, man patīk radīt sistēmas ar pievienoto vērtību un ar kaut kādu vērtību sistēmu. Tā ir mana funkcija, ko es darīšu. Par Gustavo, tie ir Gustavo vārdi, ko viņš saka šobrīd, ja viņš tā parakstās, viņš tā uzskata, un tas ir vienkārši godīgi. Bet te tomēr sanāk zaldāts, kas negrib būt par ģenerāli. Man liekas, ka varbūt bija šis savādāk. Ir teiksim, kaut kāda konsultatīvā padoma, kas varbūt var ģenerālim palīdzēt. Jā. Te kāds ir atsūtījis šo pašu e-pasta adresi vēlreiz. Labi, pamēģināsim vēlreiz, ko internets saka par šo lietu. Tagad kolosāli. Vienkārši kolosāli. 4 lati mājaslapa strādā. Lieliski. 4 lati un ar video un visu pārējo. Kā tas var būt? Tā ir mūsdienas, tas ir tehnoloģijas, Kārli. Jā. 21. gadsimts. Tas ir kāds, kas ir gatavs pa velti darboties tādā gadījumā. Tie ir mūsu cilvēki, mūsu draugi, mūsu dombiedri. Ja. Es skatos, lapa ir arī krievu valodā, vai nevajadzētu varbūt arī dažādas citās valodās? Domāju, visas tās tautības. Ne, ir arī latviešu valodā, protams, bet piemēram angļu valodā, kas ir aktuāla. Tu zini, pagaidām man liekas, ka mēs nestrepsim karstu, darīsim to, kas ir pirmais, kas ir aktuālākais. Un tā. Juris vaicāja, ja šie cilvēki neies politikā, bet uzrunās cilvēkus, lai par viņiem balso, kas tad būs tie, kas pildīs vēlētājiem dotos solījumus? Manuprāt, lai paliek ar to. Tad, restīvi, kas ir partija? Partijā ir ļoti daudz cilvēku, kas ir ārpus deputātu vietām, kas strādā, lai palīdzētu partijai būt. Un es pieļauju, ka varbūt cilvēki nezina šīs partijas struktūras, bet, kā lai to pasaka, tie varbūt 50% aiz deputātiem. Kas ir tāds pats skaļs kā deputāti, tikpat daudz cilvēku ir aiz tiem deputātiem, kas palīdz viņiem, kas palīdz šai partijai būt, funkcionēt, menedžēt šo partiju. Un tā ir ļoti svarīga daļa tam visam, to, ko sauc par kardināliem, pelēkiem, violetiem vai vienalga kaut kādiem, bet tie, kas palīdz. Un šī gadījumā mēs esam tie, kas palīdz. Mūsu uzdevums ir palīdzēt šai partijai.
Viena problēma, ko es saskatu visā šajā lietā, ir atkal viena latviešu partija. Ja jūs domājat par pašvaldību vēlēšanām kā grupa, ja, vienīgais, kas notiks, ir jūs sašķelsiet latviešu balsojumu un Saskaņas centrs līdz ar to dabūs vēl lielāku skaitu deputātu Rīgas domē. Es domāju, no kurienes varētu būt tāda apgalvojuma, ka jūs vēl nezināt, ko mēs darīsim. Mēs tikai nāksim ar savu programmu ārā. Mēs tikai nāksim ar to, ko mēs gribam darīt. Pirmkārt, joprojām mēs gribam aktivizēt tos, kuri politikai ir atmetuši ar roku vai ar uzmanību, kuri nestās un nesko līdzi politikai. Mēs gribam aktivizēt tos cilvēkus. Un tas nozīmē kaut kādu vēl vienas nišas paplašināšanu patiesībā. Tas ir tā kā sauktais ekonomikā Blue Ocean. Tas ir punkts numur 1. Punkts numur 2. Mūsu programma būs tiešām, kā lai te pasaka, radikāli savādāk. Un arī tā partijas struktūra būs radikāli savādāk. Kā būs? Man liekas, ka mēs varēsim runāt tikai tad, kā man tā liekas. Jā, bet partijas dibina, lai piedalītos vēlēšanās. Jā. Tā ir vienkārši doma grupa. Jā. Partija tiek dibināta, lai iet vēlēšanās. Es esmu par to, lai šī vērtību sistēma, ko mēs mēģinām attīstīt un ieviest, lai viņa kļūst populāra valstī, ka garīgai dimensijai jābūt arī klātesošai jebkurā politiskajā darbībā. Un otrai dimensijai, kas jābūt vienkārši, laikam, sākumā nepateicu, atvainojos, ka zinātnē ir jābūt vairāk un klātesošākai pie ekonomiskajiem faktoriem valstī, pie izglītības faktoriem valstī un arī pie valsts pārvaldes. Kā tas, teiksim, ir Singapūra vai kā tas ir varbūt pat tai pašā Ķīnā vai tai pašā Somijā, kur mēs redzam, teiksim, izglītības ministrijā ir diezgan daudz zinātnisko pētījumu, uz kuriem viņi balstās, lai kaut kādas lietas darītu. Jā, bet tomēr preses konferencē tika teikts, ka ļoti iespējams jau piedalīsies nākamajās pašvaldību vēlēšanās. Un vienalga ir šis jautājums par nosacītu latviskā elektorāta šķelšanu. Tad, kad mēs iznāksim ar savu programmu ārā, Kārli, tad, man liekas, par to būs adekvāti runāt. Man tā liekas. Ivars raksta, tajā 4 latu mājaslapā dažas rindiņas klājas viena otrai virsū. Vajag dārgāku programmētāju. Tad labi, Ivar, apstīsimies, kādu browseru tur lieto. Jā, Ivars ir rakstījis e-pastu. Ivars nevar atbildēt, kādu browseru. Skaidrs, jā. Viņš lietoja. Varbūt Ivars atrakstīs vēlreiz. Vai tiešām nevienā no esošajām partijām tu nesaskati nekādu cerību? Man liekas, ka struktūrāli nē. Es redzu atsevišķus cilvēkus, izcilus cilvēkus, tiešām tādus, kurus mēs varam nosaukt par intelektuālajiem autoristiem, kas tiešām ar sirdi un dvēseli domā par šo valsti kopumā, kas grib palīdzēt šai valstī attīstīties, bet partijas kā tādas kopumā nē. Kāpēc? Vēlreiz, vērtību sistēma? Kāpēc ne, piemēram, tā pati vienotība? Tu zini, te ir ārkārtīgi smalka lieta. Man negribās teikt neko tādu šobrīd negatīvu un kritisku. Es negribu nākt ārā ar tādām lietām. Mēs gribam koncentrēties uz kaut kādām lietām, ko mēs paši gribam darīt. Mēs redzam, ka uz mums tagad nāk kaut kādi tur visādi tādi, kā lai to saka, apzīmējumi un epiteti. Un es negribu šādi kaut kādā veidā nākt iekšā un to pašu teikt. Ne par vienu citu partiju. Es varētu visu kaut ko ļoti ironisku, varbūt pat brīžiem asprātisku un sarkastisku pateikt, bet es gribētu no tā atturēties, ja var. Gan par vienotību, gan par Zaļo un Zemnieku savienību, gan par visu Latvijai, gan par Reformu partiju. Mēs visi esam arī uz saules plankumu, visādi brīnumi, bet mums ir principāli, ka tāda vērtību sistēma ar šo intelektuālo autorismu un kalpošanu tautai, man liekas, ka viņa nav partijās. Man liekas, ka nav arī šis uzstādījums par zinātnes klātesamību. Un man negribētos ieiet partijās un mēģināt viņos ieviest savu likumu. Ja mūsu dombiedri saskata šo virzību tajā virzienā, nu kāpēc mums tiešām citā baznīcā ar savu likumu iet iekšā? Kurš kā pusīrājot? Abrīnojami pārslēdz tematu. Laikam iet baznīcā ar savu. Jā, laikam pēdējais vārds, ko mums gribētos teikt, ir agresija, melnais PR un visādas tādas negācijas un tās lietas. No tā mums gribētos vairīties. Mēs gribam tikai pamodināt varbūt cilvēku šo taisnīgumu sajūtu, un tas ir tas, kāpēc mēs runājam, varbūt manifestā, teiksim, mēs runājam ļoti kategoriskā, ļoti emocionālā tonī, ja mums gribās tiešām pamodināt cilvēkus. Jā, bet vai tiešām ir ar šo tiesiskumu tik lielas problēmas? Zini, ja es nebūtu ar izglītības tāds darboties un papētījis kaut kādu statistiku un vispār nācies saskarties ar valsts pārvaldu kopumā vai valsts sistēmu kopumā, tad man liekas, ka ir pamatīgi ziepē. Un tur daži pētījumi vienkārši ir ārkārtīgi skumji, jo, piemēram, 73% uzņēmēji saka, ka korupcija ir daļa no uzņēmēja darbības. Un tas man atgādina, kur bišķiņ Kazahija vai vēl kaut ko. Ja principā mēs gribam dzīvot kā Dānijā, kurā ir ļoti augsts dzīves līmenis, ļoti liela sociālā vienlīdzība un tur nav korupcija, tad man liekas, ka tas ir tas, ko mēs varētu sev novēlēt. Un vienkārši man liekas, ka mēs esam samierinājušies. Tas tā kā
ļoti ilgstošā periodā tu pat nejūti, kā tu noslīdi lejā līdz kādam stāvoklim, kad tu attopies un vienkārši nav ne spēka kaut ko darīt, ne gribas kaut ko darīt un ticēt kaut kam. Mēs pakāpeniski, tāpēc varbūt tas ieradums un tavs jautājums varbūt no tā nāk, ka mēs esam pieraduši pie tā, mums jau tā laikam ir. Tā laikam ir ierasts. Tāpēc, ka pakāpeniski tās traģiskās lietas tā pakāpeniski arī visspilgtākos tos apmērus iegūst. Ainas kundze atcerās, Dūles kungs taču aicināja balsot ar tukšu aplodus. Izrādās pats balsoja par Zakleru. Paskaidrošu. Man liekas, ka referendums ziemā bija ārkārtīgs pilns piemērs, kā man liekas, esošās partijas. Es nesaku par visu Latviju, kas vienkārši darīja to, kas viņiem bija jādara, tāpēc, ka tā ir viņa pārliecība un tā. Bet ļoti daudz partijas, man liekas, ka ārkārtīgi vienkārši neņēma vērā neko, kas varētu palīdzēt valsts attīstībai. Pateikšu tādu pragmatisku lietu, ņemot vērā, ka Latvijas pragmatisks cilvēks sašķeltas sabiedrības ir ekonomiski dzīvot nespējīgākas. Tā ir tendence uz nabadzību, sašķelta sabiedrība. Mēs šobrīd esam sašķeltā sabiedrībā. Referendums bija iespēja prasīt no politiķiem nevis atgaiņāties ar ārējo ienaidnieku tēliem vai iekšējo ienaidnieku tēliem, bet sāk domāt par to, ka ar viņiem ir jāsāk runāt. Mums ir 22 gadi. Pašiem latviešiem nav patikušas latviešu valdības. Mums nav patikušas, par kuru valdību mēs esam priecīgi, par kuru tā valdība gan bija labi. Labi, mēs varam pateikt, ka cilvēkiem ir lepnums par Vaidu Vīķu par Ebergu. Jā, par kuru valdību? Ja 22 gadus mums nav bijis lepnums par šo valdību, tad iedomājieties, kāda sajūta ir krieviem, kā viņi jūtās par šīm valdībām. Jo latviešu valdības ir strādājuši to, lai patiktu latviešiem. Par krieviem, iedomājieties, kas tur noticis ir. Un man liekas, ka tur ir notikusi ārkārtīgi cīniska tāda manipulācija ar mēdījiem un ar vispār tautu tajā referendumā. Jo es nezinu, iznāca kaut kāds krievu radikālais grupējums, pateica, pači mums bija šļapi. Latviski tas varētu būt vienkārši, kāpēc bez cepures un es tev tulījās sadošu pa mīzu. Tā kā WhatsApp tev kaut kur Bruklinā kāds pienāk klāt un tulītās krāmēs par mūlu, vienkārši meklējot iemeslu. Viens radikālais grupējums kaut ko tādu pasaka, un ko mēs izdarām, ja mēs esam inteliģenti cilvēki, tad mēs skatāmies, tad tur ir kaut kāda problēma. Mēģinām risināt, mēģinām runāt, virzam politiķus uz to, ka viņiem tas ir jāsāk risināt. Ko izdara politiķi? Viņi saka, ka viņi ir vainīgi. Viņi nevis sāk skatīties paši savās acīs, bet skatās meklē baļķi otrā acī. Atvainojos skabārgu otrā acī un nerad baļķi savā acī. Man liekas, ka tas referendums man personiski bija diezgan liels šoks, un mēs metāmies tiešām nedēļu pirms tam. Mums likās, ka mēs varēsim tomēr to kaut kādu topošo konfrontāciju tā kā mazināt vai mainīt. Nesanāca. Es uzskatu, ka ilgtermiņā mums ir jāiemācās runāt ar visām tautībām valstī. Mums ir jāiemācās saprast, ka krieviem ir un būs kaut kāda radikāli. Un krieviem ir arī kaut kāda 80-90% Latvijā lojāli cilvēki, kurus nepieņem arī pašā Krievijā. Un mums ir jāsaprot, ka politiķiem ar viņiem ir jāsāk runāt. Politiķi nevar visu laiku teikt Kremļa roka vai piektā kolonna vai vienkārši ārējo ienaidnieku tēls. Bet viņi lielākoties barojas no Čas un Besti un no Krievijas televīzijas. Protams. Kur latviešu politiķiem īpaši netika iekšā. Bet iedomājies, Kārli, ka 22 gadi, kurš no politiķiem ir mācējis sarunāties ar to kopienu kā tādu? Jo ir skaidrs, ka Igauniem 91. gadā bija laikam tas tautas frontes solījums par pilsonību. Un Igauniem sanāca tā, ka viņi tur izpildīja savu solījumu. Latvijā neizpildīja to savu solījumu. Tas arī Latvijas presē tā pārāk daudz nedzīvojās. Ne, tā bija Lietuva, kas visiem iedeva. Atceries, jā, Lietuva iedeva. Restīvi Latvijai nesanāca. Latvija to solījumu neizpildīja. Labi, tā bija situācija. Vienkārši politiķiem ir jāatzīst kaut kādas savas kļūdas. Man liekas, ka jābūt spēkam atzīt savas kļūdas un jāsāk normāli runāties. Ar cilvēkiem, kas ir arī 22 gadus šeit dzīvojuši, un arī viņi ir cietuši no šīm valdībām un dažādos veidos cietuši no šīm valdībām. Referendumā iznāca ārā viss kaut kāds tas struktūrojošais, kas ir bijis, viņš iznāca tur ārā. Un es saprotu, jebkuru latvieti, kurš iet un norēģē tā, apstāties, kas ar manu tautu tiek darīts, ar valodu tiek darīts. Tā pašā laikā politiķiem vajadzēja būt gribas spēkam mugurkaulam domājot par ilgtermiņu, lai valsts ekonomiski saturētu kopā, jo nedrīkst šķelt sabiedrības, lai ekonomiski varētu dzīvot, lai ilgtermiņā pateikt sabiedrībā tā, stop, mēģināsim tagad to atrisināt. Bet tā vietā viņi taisīja reitingu. Es kā mēdī cilvēks, tur bija ģeniāli, tiešām partijas ļoti, ļoti labi ģeniāli gāja tajā situācijā cauri, un reitingi tiešām pēc tam pieauga. Man liekas, ka ļoti, ļoti cīniski. Jā. Es lasu portālā manifestu un šādu tekstu. Izveidot portālu ar nosaukumu ļaundari korumpanti, 1., 2., 3. kategorijas un nelabojumie. Portālā parādītos visu to cilvēku fotogrāfijas un mājas adreses, kas katru reizi pieķertu kukuļu ņemšanā, vēl vairāk tur parādītos arī visi viņu radnieku vārdi. Acīm redzot, neviens jurists šajā kustībā nepiedalās. Un vēl kā piedalās?
Un neviens jurists nav aizrādījis, ka ir tāda lieta kā privātā tiesība aizsardzība mūsu valstī. Mēs esam runājuši par to, Kārli. Un, šeit ir tas jautājums par to, kādā veidā mēs kaut ko varam vai gribam risināt. Mēs iezīmējam kaut kādu virzienu. Tur ir ārkārtīgi daudz aspektu, kuri šī teikumā ņem kaut kādas 20, 30, 40 aspektus, kas jāņem vērā. Piemēram, ja mēs gribam saprast, kurš cilvēks ir ar korupciju saistīts, kurš nav, tad man liekas, ka praktiski visi Latvijas uzņēmēji, diemžēl, ir bezmazliet ar tendenci uz korupciju, tāpēc, ka sistēma ir tāda. Vai tu pats esi kukuli maksājis kādreiz? Es biju saistīts ar vienu uzņēmumu, kurš savulaik to deva. Es šajā uzņēmumā, restīvi, tas nebija saistīts ar televīziju. Es zinu, ka tas tika darīts, tas bija kaut kādiem gadiem 15. Bet tomēr radinieku vārdus, tas būtu ļoti konkrēts likuma pārkāpums. Piesim šai lietai no otras puses. Mums ar juristiem bijuši garas sarunas tieši par šo, un tikai viens jautājums. Vai šī virzienā vispār var strādāt? Jo, ja šis ir dziļi kultūrā, dziļi arhetipos, kā vispār kārtot lietas, piemēram, Kazahijā skaidrs tur ir 90%. Labi, Latvijā tas ir 10 līdz 20 līdz 30%, ir dažādi. Bet, ja tas ir dziļi arhetipos, dziļi kultūrā, un ja mums šobrīd tiešām valstī ir ārkārtīgi grūti, tas pieaugums pēc 24% IKP krituma tajos 2 gados, viņš ir smieklīgs šobrīd tiešām. Nu, mēs varam teikt, ka viņš pieaugums, lai vismaz turētu sev pie tāds pozitīvisms, bet viņš ir smieklīgs. Ja korupcija ir tas veids, kā tiešām atbrīvot valsti no kaut kāda lielā mērā no ekonomiskās stagnācijas, tad kāpēc mēs to nedarām? Un tas jādara radikāli. Un tas, ko es dzirdu no juristiem, ir varianti, kā šo mīkstinot, ieliekot precīzākos definējumos, šo pašu principu varētu slēgt lietā, slēgt iekšā. Tas ir ļoti, ļoti izaicinoši, Kārli, jo man liekas, ka mēs tiešām esam ar to korupciju pamatīgi iestiguši 22 gadu niķus izārstēt vienā dienā un vienkārši ar pajāšanu, ausu masēšanu, iespējams, ka nesanāks. Nu, jā. Reliģijā pamatotas partijas mēdz būt visnotaļ reaktīvas un aizspriedumainas. Kristietībā konkrēti runājot. Mēs negribam būt saistīti ne ar kādu reliģiju. Ir uzskats, ka cilvēkam vienkārši ir garīgi jāattīstās. Tas nozīmē jāmēģina saprast, kas viņš par personību ir, kāds ir viņa pasaules redzējums, kur ir šis kaut kāds princips par to, ka ko sēsi, to pļausi, vai tas, ko es otram darīšu, tas nāks man atpakaļ. Ir kaut kādas elementāras cilvēciskās ētikas normas, kuras šobrīd ir dēļ šī racionālisma, kaut kāda materiālisma, ir vienkārši noliktas malā. Mēs esam ļoti ciniska sabiedrība. Tātad vēlreiz, piemēram, mūsu partijā tieši cilvēki, kas šobrīd tur ir klātesoši, tur ir dažādi. Tur ir tie, kas ir atbalsta šo kristieti, kas nāk no šī kristietības koncepta par to, ka mīl sevi kā savu tuvāko, mīl arī savu ienaidnieku, par budismu konceptiem, par dainu redzējumiem, par teosofiju, par sinerģētiku un tā tālāk. Man liekas, šādām ētiskajām normām cilvēkiem ir jābūt. Ja pretējā gadījumā, ja tādu nav, tad es nesaprotu, kāpēc tā cilvēks rīkotas kaut kādā veidā par labu sabiedrībai. Par labu tam, ka viņam ir iespēja sev paņemt kaut kādu līdzekli vai kaut kādus pieņemt lēmumus sev izdevīgus. Kāpēc, lai viņš kā rīkotos pretēji? Ja mēs runājam, teiksim, par Šlesarkungs, laikam, arī bija mums saistīts diezgan lielā mērā, tad, lūk, šeit varbūt ir kaut kāds virziens par to, ka es esmu dzirdējis par tādu jēdzienu kristīgais bizness. Es pieļauju, ka ir kristīgie biznesmeņi, kas to saprot arī tādā ļoti korektā arī ekosistēmas jomā, ka tu nevar darīt pāri kaut kādā ekosistēmas vienai daļai, jo tas cietīs visu sistēmu. Bet, man liekas, šis ir tas piemērs, kur tas iekšējais satvars, man liekas, ka neatbalst tam, ko vispār Jēzus ir teicis. Ir kaut kāds traktējums par Bībeli, acīm redzot kaut kāds virziens, bet šis kaut kāds Jēzus sajūta, man liekas, ka viņa absolūti tur nav bijusi. Un te laikam ir tā vienīgā lieta, ko es varu teikt visiem cilvēkiem, ka katra cilvēka reliģiskā izvēle vai filozofiskā izvēle ir viņa paša ziņā, bet tādai, man liekas, ka būtu jābūt. To skaisto un gudro pārdomu mums arī ir jāveic. Cits starpā Jēzus izmet naudas mījējas no tempļa. 2 reizes pēc kārtas. 2 gadus pēc kārtas. Jā. Valodnieku arī varētu piesaistīt. Skaistā nākotne neraksta ar lieliem burtiem. Mēs rakstam. Bet nevar. Latviešu valodā tā nedara. Mēs sākam rakstīt šādā veidā. Okay. Piesturs Dūli. Paldies par sarunu. Paldies tev. Varētu runāt mierīgi vēl pusstundu, bet, diemžēl, laiks spiež. Paldies tev. Paldies, dāmas un kungi, līdz rītvakaram. Visu labu.